Kā izkāva Sturu dzimtu, ja par to, kāpēc ir jāzina vēsture. Tērpam, kurā darbojos Bauskas pils muzeja seno deju grupā Galms, prototips ir Zviedrijas 16. gadsimta dišciltīgā Ērika Stures tērps. Stures un daudzu citu Zviedrijas 16. gadsimta dišciltīgo liktenim bija jākļūst par pamācību visiem, ka vēsture ir jāzina un ir jāmāk atpazīt jukušie vadoņi, bet, diemžēl, vēl līdz mūsdienām neviens no tā nav neko mācījies. Zviedrijas karalis Ēriks 14. 16. gadsimta otrajā pusē bija iesaisties Livonijas karā, un viņam vajadzēja naudu. Attiecīgi labākie amati tika cilvēkiem, kas varēja naudu apsolīt, un tā par galveno prokuroru, karaļa administrācijas vadītāju un Zviedrijas slepenās padomes un dišciltīgo padomes vadītāju kļuva karaļa sekretārs Jorans Persons. Kas gan situācijā, kad visas varas ir vienas personas rokās, varēja noiet greizi? Nekas taču mūsdienās neko tādu neatgādina, vai ne? Nekad taču tā nav noticis. Lai uzzinātu, kur dišciltīgiem ir nauda, dišciltīgos vajadzēja spīdzināt. Lai spīdzinātu, pēc Zviedrijas tā laika tiesas lēmuma, cilvēkam bija jābūt notiesātam uz nāvi. Un tā no 1562. līdz 1567. gadam nāvessodu piesprieda 300 cilvēkiem. Ne visus gan šos sodus izpildīja. Situāciju papildināja dažādi šarlatāni, kur viens pareģoja, ka Ēriku tronī nomainīs gaišmatains vīrietis. Kaut kā lielākajai daļai Zviedrijas paveicās, ka Ēriks nolēma, ka tas var būt tikai viens cilvēks, Nils Sture, ļoti bagāta dzimtas pārstāvis, kurš tobrīd vēl bija ļoti jauns, dzimis 1547. gadā. Nilam Sturem piesprieda nāvessodu, spīdzināja un ņirgājās par viņu, un beigās lika uz klepera jāt cauri Stokholmai ar salmu kroni galvā, kur tāpat laikā vēl dažas no spīdzināšanas gūtās brūces asiņoja. Un pēc tam viņam lika organizēt Ērika kāzas ar princesi Renāti, kas nenotika. Ja jūs domājat, ka te ir kāda loģika, tad tādas nav, jo Ēriks pats gribēja precēt nedišciltīgo Karīnu Mansdoteri un praktiski jebkurš dišciltīgo sajietu uzskatīja kā pretestību šai laulībai. Līdz beidzot dišciltīgos piespieda parakstīt dokumentu, ka viņi visi bija sazvērstībā pret karali un ka viņi neliks šķēršļus šai laulībai. Tālāk viss bija ļoti vienkārši. Lai risinātu domstarpības ar dišciltīgiem, karalis sasauca riksdāgu un tos, kas ieradās, arestēja un apsūdzēja sazvērstībā pret viņu. Atšķirībā no Staļina trojkām tepat bija liecības par to, ko tik šie sliktie cilvēki plānoja darīt. Kad riksdāgu beidzot sasaukt pie īstam, tad Ēriks 14. bija tādā stāvoklī, ka pat nevarēja īsti parunāt, bet viņam bija sekretārs, kurš vislabāk zināja, ko darīt. Turpinājums ir diezgan bezjēdzīgs. Ēriks 14. apsolīja gandrīz visiem, ka nebūs Sturu nāvessoda, bet prāta aptumsums jau bija tāds, kad visa 1567. gada 24. māja diena bija vienīgi ņirgāšanās. Vispirms viņš aizgāja pie Svantes Stures un lūdza piedošanu par to, ko izdarījis. Turpinājumā viņš aizgāja pie Nila Stures, viņu nodūra ar nazi, tad atkal aizgāja pie Svantes Stures un nožēloja grēkus un teica, ka Svantem viņš būs jānogalina par to, ko izdarījis, jo šo izdarīto nevarot piedot. Pēc brīža aizgāja prom un tūlīt pat sargiem lika nogalināt visus, ieskaitot Svanti, izņemot Stenu un pat nepasakot, kuru Stenu. Pēc tā visa pilnīgā neprātā ieskrēja mežā, bet sargi turpat palika uz vietas un turpināja pildīt teikto un pat nogalināja Ērika skolotāju Dionīsiju Beirerus, kas centās Ēriku apturēt. Ēriku atrada pēc 3 dienām 27. maijā, bet nedomājiet, ka viņa prāta stāvoklis kaut ko mainīja. Valsti turpināja pārvaldīt viņa sekretārs Jorans Persons. Tikai Ērika pamātes Katrīnas Stenbokas ierašanās normalizēja situāciju un izpildīja iesaistīto dzimtu prasības, tā skaitā Jorana Persona sodīšanu.
Pa vidu šiem notikumiem Ēriks apved Karīnu. Unikālākais stāstā ir tas, ka Joranu tikai arestē, bet uz nāvi nesoda. Līdz 1568. gadā Ēriks personu atjauno amatā, kas notiek pēc tam, kad karaļa jaunais sekretārs Mārtens Helsings nievājoši izsakās par personu, un Ēriks viņu nodūra ar turpat blakus esošo krāsns kruķi. Šajā brīdī cilvēkiem tomēr sāk aiziet, ka tas nav vairs normāli. Ātri viņiem tas nenotika, bet viņi vismaz sāka saprast, ka kaut kas ir jādara, un 1569. gadā Ēriku gāž no troņa. Ēriks nomirst 1577. gadā cietumā. Apģērbu, ko Svante, Nils un Ēriks Stūres valkāja viņu nāves brīdī, saglabāja Mārta, Svantes sieva, un tie tagad ir apskatāmi Upsalas katedrāles ziemeļu tronī. Kopumā nav grūti atpazīt momentus, kad jūsu valstī pie varas nokļūst cilvēks ar psihiskām novirzēm. Raksturīgi ir vēlme koncentrēt visu varu savās vai kāda pakļautā rokās, politiskās represijas un slepkavības, kā arī haotiskas darbības, kuras ir pretrunā teiktajam un citām darbībām, kā arī neatbilst loģikai. Mācieties vēsturi, mācieties šādus cilvēkus atpazīt, nelaidiet viņus pie varas un cīnieties pret viņiem laicīgi, lai nav jābeidz ar miljoniem cilvēku upuru, jo šāds cilvēks no varas nevēlēsies atteikties nekad. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.